Ok, kur tas ir rāpošanai, lai tas ir domāts Lindai, kas rāpo cerams katru dienu, un viņi to dara veiksmīgi. Ok, kur mana mamma man pastāstīja, kā ir pareizi jārāpo. Un tad es tev kur pastāstīšu tās nianses, kas tev palīdzēs sasniegt lielāku labsajūtu. Ok, skaties. Tad jārāpo ir astoņniekā, bet svarīgi ir tas, kad krusteniski jārāpo. Tas nozīmē, ka ja tu liec labo roku, tad tev kreisā kāja pēc tam ir jāpievelk. Un ir arī labi, ja tu rāpo lēnā tempā, nevis ātrāk. Tad kur es parādīšu vienu. Un rokas ir jāšļūt. Un astoņniekā, ja? Un tad, kad tu šļūts astoņniekā, tad es, kad tev rādīju pagājušais, tad bija tā, kad es griezu rokas, bet izrādās tās plaukstas nav jāgriež. Viņas ir jātur taisni, un tu tā vienkārši muguru griežot arī tā rāpo. Un tās gulēšanas kopā nav vērts taisīt vairāk kā 1 stundu izrādās. Tā kā 2 stundas nav jēgas. Un rāpot, protams, ir labi, no 5 minūtēm uz augšu. Lai tev veiksmīgi gulēšana un rāpošana.